cirsmu plānošana pēc zemes vēsturiskā izmantojuma. Degns Grauduls šodien ir stāsts par vienu cirsmu uz bijušās lauksaimniecības zemes, un kādā veidā kā viņi kādreiz tas mežs ir kaut kā uzaudzis, un tādā veidā arī tiek plānot tās cirsmas veikšana. Šī te viss ir vecā bijusī lauksaimniecības zeme. Te ir vēl saglabājušies betona mietiņi. Tas bija kaut kāds aita aploks līdz kaut kādam 1985. gadam, kad kolhozs atmeta, tad te braukt uz meža vidu un kaut ko darīt. Un tagad to aploku malu ir tāda ļoti gara meža strīpa. Pa vidu ir lielie bērzi, tie ir atstāti kā ekoloģiskie koki. Apakšā ir egļu paauga. Un gar malu ir, kā vienmēr gar lauku malu bija auga baltākšņi. Vēl redzēt, kā viņi ir tie līkie, kurus pieņēma lēmums nezāģēt, tāpēc, lai viņi nekrīt iekšā tanī jaunaudzē. Un vienkārši viņus atstāja kā ekoloģiskos kokus. Lūk, un tad, kas tātad te ir vairākas meža paaudzes vienlaicīgi. Šeit ir tātad te ir tie vecie bērzi, kuriem kaut kādi gadi 70, 80, droši vien, kad viņi ir tūlīt pēc karta ieauguši. Te ir grāvītis ar diviem, kādreiz tiem bija lauki. Tagad vienkārši tas kaut kāds nefunkcionāls meža tāds grāvītis. Pēc tam, pēc ekoloģiskās sukcesijas nākošā stadija te uzauga egle, dažādi vecuma egli, un pa vidu kaut kāds baltāksnis. Un tad cērtot bija pilnīgi skaidrs, ka tas ir bērs, kas ir izaudzis, ir sasniedzis finieru kluču izmēru, tas tā kā būtu jāzāģē, bet, lai nodrošinātu to meža pēctecību, kaut kā daži labākie bērs te tap atstāti, vienkārši, lai ir seiklinieki, jo tā vietējā selekcija tomēr vienmēr ir vislabākā, izturīgākā, viņi te ir tūkstošiem gadu tie koki auguši, viņi patiešām labāk māka augt un labāk zina, kurš te vietējos mitruma augsnes apstākļos var izaugt. Un tālāk, tā nākošā sukcesija ir egle. Egle te aug ļoti labi, te ir vecā tā laukmala, pa vidu viņa bija ieaugusi baltākšņos, bet pietiekoši daudz sāniska gaismu, un ir cerība, kad viņa no saules arī neapdegs, ka to jumtu viņai noņēma redzēt pēc pieaugumiem. Ir ļoti labi, viņa kaut kāda tuvu pie metru gadā tās jaunākās egles aug. Pa vidu te vēl arī ir atstāti kādi oši. Osis ir vienkārši jāatstāja tāpēc, kad kaut kādā veidā tam osim jādod cerību, gan jau kādreiz viņš no tās slimības izperināsies un atkal varēs augt. Un šitam izskās, ka vēl nav bijušas sēklas, bet pēc izmēra drīz varētu būt, viņš varētu arī pasēties. Kas te bija svarīgi šajā cirsmā, tā kā te ir ļoti maz tādu dabisku meža elementu, tomēr jaunais mežs atstāt visus sausokņus. Te ir tāds sausais baltākšņu stumbrs, kurš var redzēt, ka kaut kas jau viņā ir mājojis iekšā. Tas ir viens no pirmajiem, kur iemetās kaut kādi kukaiņi, un tad zeņveidīgiem putniem ir ko ēst. Un tur ir jāsaprot, ka dabā kaut kādam jābūt līdzsvaram, un tas dzens būtībā ir tāds meža sanitārs. Viņš noēd ar milzumu daudz kukaiņu no dzīvajiem kokiem, un tādā būtībā tam man kā meža īpašniekam ir izdevīgi to, ka tas dzens ir mežā, un tad ir ar labāks koksnes pieaugums līdz ar to, ka vienkārši viņu neapēd. Un, kaut kur tās zāģējot to mežu, protams, tās egles nedaudz arī cieta. Te var redzēt, ka apakšā bija pietiekoši daudz. Te visi šitie te ir bērzi finieru kluči. Un kaut ko bišķiņ aplauza, bet visi sausie stumbeņi ir palikuši dzīvi. Vai tur organizēt to zāģēšanu un padomā, kādā veidā labāk tos kokus nogāzt, tad to visu var arī saglabāt.
Redzēt, ir skaisti bērni. Finieru kluči laukmalā auguši smukām gadskārtām. Un pa vidu vēl kaut kāds baltāksnis, kurš te ir kaut kur zemes, viņi ir višiņ apgrauzis. Tāpatās te ir vēl no nākošām koku sugām ir atstāti arī kaut kur pa vidu kāda tīra smuka ozola. Tas ir tāds maziņš ozoliņš, gan grāvī ieaudzis ir. Kaut kur jaunībā nav bijis viegli, viņš te visā garumā ir bijis grausts, smuka aizaudzis. Un gan jau viņam būs arī droši nākošie 100. Gaismas te viņam pietiek. Un tā, tādā veidā tā plānošana te ir arī atstāta ir apse. Tā ir vienīgā apse vispār tuvākā apkārtnē. Nav viņa resna, bet lai aug. Un apse ir arī tāds svarīgs dabas daudzveidības koks. Viņš pirmais sasniedz kaut kādu cienījumu izmēru, tas baltāksnis dzīvo kāds 50 gadus apmēram plus mīnus, un tad jau viņš sāk kalst apsi, tomēr aug bišķiņ ilgāk, kad krietni pārpus 100. Bet aug viņa ātri, izveidojās viņā kaut kāda dobuma, un tad var dzīvot iekšā putni. Kas ir atkal, svarīgi meža sastāvdaļa, jo mežs ir kaut kādā veidā visu to paredzējis, un mums kā cilvēkam to mežu apsaimniekojot arī jāsaprot, ka mēs no meža kaut ko varam paņemt. Var redzēt, te ir pietiekoši daudz zāģbaļķi. Gan arī mežam ir kaut kas jāatstāj. Tā, te ir tāda veca līgzna. Līgzna arī svarīgs. Līgzna vai pupolvītols. Tā viņi tagad sauc. Viņi ir pārdzīvojis arī šo ciršanu. Var redzēt, iekšā tur kaut kur kukaiņi mitinās un kaut kādi zeņveidīgie ir kaluši. Atkal kāds dabas daudzveidības koks. Viņš vēl ir dzīvs, noteikti būs pūpoli un kaut kāds kamenis. Drīz jau kaut kad viņš apritīs. Te ir tas stumbrs, nav nekāds koku labais. Dabas daudzveidībai tīri noderīgi. Un tā, tas bija tāds neliels ieskats tādā kopšanas cirtē, kur ir, es cenšos saglabāt visas tās koku paaudzes, te ir palikuši kādi vecie ekoloģiskie, varam saukt par ekoloģiskiem kokiem tos bērus. Te ir padomāts par nākošo mežu, kas ir tā egļa paauga, kurš jau vietām ir gandrīz sasniedzis arī kāda egļa jau kaut kur ir pirmajā stāvā nosacīta. Te pēc kaut kāda laika būs ļoti skaists egļa mežs, kaut kur sējās kāds ozoliņš, un tādā veidā to pakāpenisko ciršanu var nodrošināt to meža pēctecību, kad visu laiku ir mežs un visu laiku ir koki. Un tad arī tas ir izdevīgi gan dabai, gan arī meža īpašniekam, kad visu laiku var atnākt ar nelielu iejaukšanos, to, kas ir izaudzis, nozāģēt, kaut ko no tā visu atstāt un tādā veidā saimniekot savā mežā. Ja jūs tik tālu esat noskatījušies, tad varu pareklamēt sevi, kad tad es arī cilvēkiem sniedzu konsultācijas par meža apsaimniekošanu, par meža kopšanu, cirtsmu plānošanu, meliorācijas sistēmu uzturēšanu, par kādu robežu jautājumiem. Ja interesē, droši zvaniet, jautājiet, palīdzēšu, un arī Kurzemē apsaimniekoju mežu. Paldies, ka skatieties. Tā, tiekās mežā.